Pazīstamie iluzionisti Genādijs un Jeļena Palčevski nesen paziņojuši par savu duetu pastāvēšanas beigām. Vēl pēdējo reizi viņu labākos priekšnesumus varēs vērot atvadu izrādēs Simply the Best Rīgā, Salaspilī, Cēsīs, Siguldā, Liepājā un Daugavpilī. Король умер, да здравствует король. Ну, так говорят, да? Karalis ir miris, lai dzīvo karalis. Tā saka, ja? Mums ir jauni plāni, un tas nenozīmē, ka viss beigsies un vairāk nekā nebūs. Tieši otrādi, sāks pavasars. Vienīgais, ka tiešām dueti vairāk nebūs, jo es aizēju no skatuves. Un tas ir viennozīmīgi, tas nav nekāds PR triks. Дуэта больше не будет, он распадается, потому что я ухожу со сцены, и это однозначно, это не значит, что будет «О, это был пиар-ход, и опять типа я возвращаюсь». Такого точно не будет. Mūsu atvada šova būs 5. martā Web kultūras pīle, bet ne tikai, ja mēs runājam par Rīgu. Protams, ka būs vēl dažādas vietas, Salaspilī, Cēsis, Liepājā, Siguldā un Daugavpilī. Bērnu programma Fokus Pokus no 4 līdz 10 gadiem un pieaugušiem Simply the Best. В детской программе будут животные, кролики, pituški, kūrički. Bērnu programmā būs dzīvnieciņi, trusīši, vistiņas, oliņas un tā tālāk. Tāpēc, ka šī programma ir veidota interaktīvi, un tā ir veidota psiholoģiski tā, lai tā patiktu bērniem. Jūs ziniet, ir bērnu grāmatas un ir pieaugušo grāmatas, un bērniem, protams, nav saprotams pieaugušo grāmatas. Un tāpēc mēs izveidojām šo programmu Fokus Pokus speciāli mazajiem skatītājiem. Bērnu programma piedalīsies ne tikai mēs, bet arī citi iluzionisti. Tāpēc, ka tas ir starptautiskais iluzionistu festivāls Brīnumu dzintars, un tur būs arī 5 iluzionisti no mūsu asociācija. Un būs viens mākslinieks, viņš man ļoti patīk, tāpēc, ka viņš... Igaunē. Viņš ļoti labi un atraktīvi strādā ar bērniem. Viņam ir tāda harizma. Super. Viņu sauc Roki. Un būs arī Nikolas Kīn, būs 5 mākslinieki, ne tikai mēs, būs atraktīva programma un Simply the Best. Šeit mēs parādām to, ko mums pašiem patīk. Vislabākie numuri mūsu izvēlē. Tāpēc, ka mēs strādājam ne tikai Latvijā un arī citiem valstiem, un mēs sapratām, ka nedaudzi numuri patīk visiem. Man ir nācies ar viņiem strādāt faktiski gadus 10, manuprāt, dažādos pasākumos, vairāk vai mazāk lielākos un mazākos. Un, pirmkārt, es uzskatu, ka šādas raudas profesionāļi, ne tikai, teiksim, šādā biznesā, šou biznesā, bet arī citos biznesos ir ļoti maz. Tā kā viņi strādā, un tā ir augstākā pilotāža, tas ir viens. Otrs, kas attiecās uz šo konkrēto šovu, viņš ļoti aizraujošs. Un es domāju, ka viņu ir vērts apstīties. Un nevēlti Genādijs arī teica, ka tas būs kruta. Tas jau ir, cik es esmu redzējis, ņemot vērā, ka tas ir vēl tikai melnais mēģinājums, un tāds izģenerāls būs tikai 3. Tā kā, tas ir tas faktiski, ko es varētu teikt. Un lai mums kopā izdodās, un nāciet un skatieties. Interviju lasiet arī Latvijas avīzes pielikumā Nedēļa kabatā.